kā šī 20. gadsimta kaligrāfija attīstījās, to noteica procesi, kas sākās jau 19. gadsimta 70. gados. Un šo te kustību sauca par neorenesansi. Redzams Johnstons jaunībā. Tātad viņš sāka pētīt Britu muzeja senos rokrakstus, arī tam minētajam Sidnijam Kokerelam arī bija diezgan plaša kolekcija no šāda veida, un Johnstons nolēma atstāt savu ārsta praksi. Viņam bija slikti ar veselību, cik es saprotu, un viņš nolēma pievērsties burtu mākslai un pedagoģijai. Tātad runa bija pa laiku, kad visi rakstīja angļu rakstā ar Asgalas Pāvaru uzspiedienu, tā glīta rakstīšana, kas bija, un tagad viņš piedāvā šādai sabiedrībai senos rakstus, pavisam citā raksta tehnikā, ar citiem, teiksim, dekorēšanas principiem. Otrs šāds neorenesanses centrs izveidojās Austrijā. Un šis iniciators bija Rudolfs von Larišs, drusku vecāks kungs nekā Johnstons, un izskatās arī tās diezgan konservatīvs kungs, vai ne? Bet izrādās, ka viņš ir tas, kam mēs varam pateikties par visu moderno, kas ir mūsu laikos. Šajā apskatā būs izmantoti fakti, vai informācija, ko man iedeva mans kaligrāfijas skolotājs Jānis Šneiders, es par viņu arī pastāstīšu. Nu, un šeit jūs redzat Anša Cīruļa veidotu strēlnieku karoga metu, kurš ir izgatavots 15. gadā. Un viņš, varētu teikt, ir šī tautiskā stila pionieris. Nu, šis man patīk vislabāk, jo šeit ir, ja runāja par melanholiju, jā, šeit viss tas uz to arī vedina, un viņš ir ļoti harmonisks, gan tonāli, viņš tās zilgans, gan arī tas viss ir tā, tas noformējums atbilst teksta saturam. Tas ir ļoti svarīgi. Vēsturisks raksts, no kura uztaisīts kaut kas pavisam nevēsturisks, ja? Tātad figurāla kaligrāfija. Viņi ir vēsturiski ļoti raksturīgi, bet viņus pielietoja tā, ka viņi pilda pavisam citu funkciju. Viņi veido šo te tēlu. Apsveikt draugus ar šādu te kartiņu. Ja? Bet ja jūs iedomājieties viduslaiku skriptoriju, tad tā bija ļoti dalīta pēc izpildījuma kopiena. Bija, kas drāza spāles, bija, kas spolēja pergamentu, caurumoja vilka strīpiņas, bija, kas rakstīja burtus, un bija, kas rakstīja, kas zīmēja bildītas, un es neesmu skriptors, es esmu iluminators, jo man profesori ir grāmatas ilustrācija grafika. Un man bija Cēsīs Cēsu muzejā tāda iespēja 2 gadus no vietas lasīt lekcijas kursus, kuriem vajadzēja saukties par kaligrāfiju, bet es ar tā teicu, mīļie, es jums stāstīšu par kaut ko vairāk. Kaligrāfija ir tas, ar ko beidzās šrifti, un pirms tam ir ļoti daudz kā cita. Kaligrāfija nebūtu nav tāda stingros likumos būvēta māja, kā visi gotiskie šrifti. Tas ir kaut kas tik viegls lidojošs, ka kaligrāfija ir rakstības lidojums. Un tas, kur mums ir kaligrāfija, nu kur šis vīrs, te ir angļu roka handwriting, jā. No šejienes mēs varētu teikt, kad rekur kursīvs tālāk, jā, un tas, kas ir mūsu izstāde, būtu odziņas uz šiem augšējiem zariņiem. Un viss, ko es lekcijā gribētu pastāstīt, es varētu sākt no tās lejas un pierādīt, ka kaligrāfija nav atraucis brīnums, kas ir beigās tikai radies. Viņa ir tas rakstības veids, pie kā cilvēki ir vērsušies un ko ir lietojuši jau Eģiptes laikos.